Šis ir ceļš, ko redzēju savas dzīves pirmos 20 gadus. Esmu dzimuši šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, kur pēc Otrā pasaules kara nonāca vairāki 10 000 latviešu bēgļi. Mana mamma Laila, tētis Uģis un brālis Didis arī dzīvo šeit. Te es gāju skolā, te bija mans pirmais darbs, pirmā mīlestība, pirmais izlaidums, pirmā vilšanās, pirmā uzstāšanās un pirmā saskarsme ar Latviju. Plaši lauki, zaļi meži, zili jūras ūdenti. Te es pirmo reizi sapratu, ka manī ir divas šķautnes. Es esmu gan latviete, gan amerikāniete. Šis ceļš atrodas 8000 kilometrus no Rīgas, bet šoreiz es te tikai viesojos, jo jau 7 gadus dzīvoju Latvijā. Kā es te nokļuvu? Lūk, mans stāsts. Mani vecvecāki emigrēja no Latvijas Otrā pasaules kara laikā. Viņi nonāca Vācijā, kur pavadīja vairākus gadus dīpīšu nometnēs. Gan tēta, gan mammas ģimenes saņem sponsorējumu no Vācijas tālāk doties uz ASV. Tas ļāva šajā milzīgajā valstī uzsākt dzīves no jauna. Mani vecāki uzauga trimdas latviešu sabiedrībā, aktīvi piedaloties dažādos pulciņos un grupās, jo viņi vecāki darīja tāpat. Tētis un mamma iepazinās 2x2 nometnē. Es piedzimu, un mani nosauca par Imantu Modru. Amišiem reizēm grūti izrunāt manu vārdu, bet tuvākie draugi mani sauc vienkārši Ima. Uzaugot gāju latviešu skolā, vasaras pavadīju latviešu nometnēs, Katskaļos un Garezarā. Te nu tā ir. Mana pirmā viesošanās Latvijā. 1995. gads. Man ir 8 gadi. Latvija salīdzinoši nesen bija atguvusi neatkarību. Atmiņas no tās reizes ir miglainas, jo bija maziņa. Toties jau pāris gadus vēlāk Amerikas Latviešu apvienības rīkotajā ceļojumā Sveika Latvija bija pirmā reize, kad kopā ar draugiem braucām 2 nedēļu garā ekskursijā pa visu Latviju. Pirmā atmiņa, kas nāk prātā no tā laika, ir, kā mēs nespējām noticēt, ka esam Gaiziņkalna virsotnē. Kas tas pa kalnu? Piedevām augstākais Latvijā? Mums tā bija iespēja redzēt un ieelpot visu to, par ko līdz šim bijām tikai lasījuši grāmatās. Putveji zemē viņu aizsena mani, kur zemēji putveji, put, aizsena lai viņu, kur zemē. Vidusskolas gados sāku vairāk sev uzdot lielos jautājumus. Kāpēc vecāki man iemācīja runāt latviski? Kāpēc bija tik pārliecināti, ka visu gadu jāiet uz latviešu skolu? Vai par latvieti piedzimst? Vai tomēr būt latvietim ir izvēle? Tikai, kad sāku iepazīt latviešu folkloru, dziesmas, tradīcijas un veidu, kā skatīties uz pasauli, sapratu, ka ir pašai jāiepazīst vecvecāku dzimtene. Nolēmu izmēģināt dzīvi Latvijā. Uzsāku vasaras prakses darbu okupācijas muzejā, ko nodrošināja Amerikas Latviešu organizācijas. Vai zinājāt, ka okupācijas muzejs ir privāts muzejs, un tas celts un joprojām tiek atbalstīts ar savulaik trimdā devušos latviešu līdzekļiem? Pēc prakses beigām apzinājos, ka jāpabeidz iesāktās studijas ASV. Lai arī domās, jau biju Latvijā, gribēju pabeigt šo dzīves posmu. Pēc gada meklēju nākamo izaicinājumu Latvijā. Iestājos LU Baltijas jūras reģiona studiju programmā. Un 2 gadu laikā paspēju izceļot Latviju, pavadīt semestru Somijā un atklāt sevī ļoti saistošu tēmu izglītību.
maģistra darbu rakstīju par kolektīvo atmiņu un izglītības sistēmām Latvijā un Somijā. Ideja mani fascinēja. Kā mēs, kā sabiedrība, veidojam kopīgu atmiņu? Kā katra paudze ietekmē nākamās paudzes kolektīvo atmiņu? Kurus stāstus mēs atcerēsimies, kurus aizmirsīsim? Šī tēma bija arī aktuāla domājot par trimdas latviešu sabiedrības nākotni. Kā mēs turpināsim attīstīties, ja tie cilvēki, kuri piedzima Latvijā un bija mūsu vienīgā dzīvā saikne ar šo valsti, lēnām kļūst vecāki un izmirst? Vai ar viņiem mirs arī viņu stāsti? Uz kā balstīsim mūsu kolektīvo atmiņu? Jo nu Latvija ir brīva. Pēc LU absolvēšanas iestājos iespējamā misijā, jo gribēju izprast Latvijas izglītības sistēmu no iekšpuses. Šie 2 gadi bija ļoti izaicinoši, bet gandarījumi pilni. Hello, class! Nevar būt, ka jūs esat jau 9. Un kā jūs arī teicāt, jums bija bailes, kad jūs mūs sagaidījāt tajā pirmajā dienā, 1. septembrī. Nu, mums ar Oskaru arī bija liels bailes. Pēc tam sāku strādāt gan Rīgas starptautiskajā skolā kā palīgskolotāja, gan jaunu uzņēmumā Edurio, kur varēja izmantot savu pieredzi skolā, lai palīdzētu citiem skolotājiem domāt par savu darbu un attīstīt to. Vai mēs esam pārunājuši un definējuši, ar ko mēs kā kolektīvs saprotam efektīvu mācīšanu? Man ļoti patīk dziedāt. Cik sev atceros, dziedu. Gan mājās, gan dabā, gan ASV, gan Latvijā. Lūk, tā ir Katrīna, kas viņai par skanīgu balsi. Mēs abas esam dzimušas vienā datumā, 3. februārī. Laikam tādēļ mums kopā labi dzirksteļoni skan. Viņai skaists uzvārds – Dimanta. Mēs kopā nodibinājām grupu, kurai devām nosaukumu Imanta, Dimanta un draugi. Mēs esam diezgan populāri. Protams, neesam tikai mēs meitenes, bet arī puiši. Arī Krišjāns. Par viņu es jums vēlāk pastāstīšu. Kad pagājušā rudenī pienāca aicinājums piedalīties koncertturnejā pa visu ASV, bija grūti teikt nē. Tāda iespēja, apceļot latviešu centrus gandrīz katrā Amerikas stūrītī. Nu gan mēs varēsim ieskandināt to 100 gadu. Šodien braucam uz Phoenixu. Un sestdien spēlēsim Losandželosā. Un svētdien San Francisco. Tiekamies! Turnē bija dāvana ASV latviešiem no Amerikas Latviešu apvienības par godu Latvijas 100-gadē. Ar šo turnēju mēs vēlējāmies arī vietējos amerikāņus iepazīstināt ar Latvijas kultūru un nest Latvijas vārdu pasaulē. Tūri nosaucām Skaista mana tēva zeme, jo tā ir. Katru koncertu noslēdzām ar šo dziesmu un aicinājām visus skatītājus dziedāt līdzi. Mani sevišķi mīļa ir dziesma Vecu ļaužu valodiņa. Veltījums maniem vecākiem un vecākiem. Bet arī vispār veltījums visiem tiem, kuri ieguldīja tik daudz pūļu, lai tālumā uzturētu latvietību. Vecu ļaužu valodiņa. Krišjānis. Arī viņš ir ārzemju latvietis. Viņus iepazinu, kad dibinājām grupu 2015. gadā. Viņš saka,
ka es viņam iepatikos uzreiz. Un lēnītēm sapratām, ka tas ir kaut kas vairāk. Krišjānam līdzīgs stāsts kā man. Dzimis un uzaudzis Vācijā, pirms 5 gadiem pārcēlies uz Latviju. Krišjāņa tētis un mans tētis ir dzimuši Vācijā. Viņi viens otru pazīst jau sen. To var redzēt fotogrāfijās, kur viņi redzami ASV kā hippiji 70. Tagad viņi satiekas atkal, 100-gadus dziesmu svētkos. Maģiskais laiks, kad Rīga pilna tautu dēlu un tautu meitu. Visi lepni, priecīgi un vienoti. Skan visa Rīga, visa Latvija. Mana un Krišjāņa ģimene taps par vienu. Cik interesanti apzināties, kā mēs visi esam savienoti. Latvieši ir tik maza tauta, un pat tad, kad ceļi ved uz citām pusēm, mums kaut kas savieno, un notiek neticamas atkal satikšanās. Ģimenēm sanākot, tā ir liela nozīme. Saprast, kā mēs reiz bijām vienoti, un kā mēs būsim vienoti nākotnē. Viss izlīdzinājies. Mani un Krišjāņa vecvecāki toreiz izbrauc no Latvijas. Bet mēs atgriežamies un 100-gadē mījam Gradzemes Latvijas galvaspilsētā. It kā pa vidu nebūtu viss tā sarežģītā un grūtā. Mēs esam saglabājuši savu latvietību un 100-gadē paši sev dāvinam viskaistāko dāvanu – ceļu. Turpmāk tajā došos kopā ar savu Krišjānu.